Labdien! Man prieks ar jums atkal tikties, bet šodien parunāsim paši par sevi. Kādi tad mēs esam? Cik draudzīgi, cik mīlestības pilni un toleranti. Pirmkārt, mājaslapas skatās gan Itālijā, pat Losandželosā, Anglijā, Īrijā, par Latviju neiet runa, bet skatās arī cilvēki, kas dzīvo šais valstīs un runā krievu valodā. Un, ja vajadzēs, es esmu gatava pat arābiski runāt. Tāpēc, ka tie vārdi ir svarīgi pilnīgi visiem cilvēkiem. Un vai šodien tas dusmīgais latvietis? Šodien dusmīgais latvietis. Maz zina, kas viņš bijis iepriekšējā dzīvē. Un kur viņš ir dzīvojis? Varbūt tiešām diežajā Krievzemē. Tāpēc ir jāiemācās pieņemt visus cilvēkus. Ir lietas, kuras nevar mainīt, un ja mēs būsim dusmīgi, neapmierināti un daidīgi, mums nekas neizdosies. Vajag mīlēt cilvēkus. Un nav svarīgi, kāda viņiem ir ādas krāsa, kādā valodā viņi runā. Galvenais, ka viņi saprot viens otru. Un tas ir pats svarīgākais. Jo viens nav cienītājs. Un tas, kas notiek šodien visā pasaulē, tas notiek arī Latvijā, notiek attīrīšanās. Dusmīgiem, naidīgiem, mankārīgiem, ļauniem, gluži vienkārši šai nākotnē nebūs vietas. Un ja jūs gribat, lai jums dzīvē veicas, tad iemācieties lūdzu cienīt otra viedokli, otra tautību, otra ticību. Jo tas jau jums ir vajadzīgs, ne jau viņiem, bet jums. Un jo vairāk jūs dusmosieties, jo vairāk ir iespējas saslimt ar ļaunām slimībām. Un tad paskatieties, kāda ir Latvijas statistika. Un vai maz var dusmoties par to, ka tu pats esi visu turējis sevī, ja tu nespēji otram pateikt labu vārdu, tas nekas nav, tas nekas nebūs, un tur jau tiešām nekas nebūs. Bet ja nepamēģinās, kā mēs uzzināsim, kas tur būs un kas tur nebūs? Un es zinu, ka mēs tagad mēģināsim, un mēs jau mēģinām vērt vaļā savas dvēseles, savas sirdis, un gal galā arī savu prātu. Jo tikai stulbi cilvēki nemēģina kaut ko jaunu, vajag pamēģināt. Un tad jau redzēsim, tik grūti jau nemaz neies. Ir jānāk laukā arī no tumsonības, ir sevi jāizglīto, un tas nenozīmē, ka ir jāiet augstskolā mācīties. Tā sevis izglītošana varbūt ir jāiet pie tām viedajām tantēm un onkuļiem laukos, jo paskatoties, viņi tiešām ir viedi, gudri un labestīgi. Un taisna labestība ir tā, kas šodien visvairāk ir nepieciešama, jo tā iemāca spēju dot. Dot un dot. Arī labi vārdi, arī cerība ir došana, arī ticība ir došana. Un ja jūs to nemācēsiet, tad jums būs grūti. Ne jau tiem, kas to mācēs. Ne jau tiem, kas šodien mācās. Un taisni bērnu un mazbērnu dēļ būs jāmācās arī vecmāmiņām un vectētiņiem būt atvērtākiem, mīļākiem, piedodošākiem. Ir jāiemācās saprast, ka nevienam nav tiesības otru nosodīt un arī salīdzināt, ne. Jo nav divu vienādu cilvēku. Nav. Arī viņi nav vienādi. Un metiet savus dusmas ugunī, metiet viņas ūdenī, vai kā vakar es mazam bērniņam teicu, ka tu esi dusmīgs, aizej uz tualeti. Paliks vieglāk. Viņš saprot, tas mazais bērniņš saprot. Tad varbūt mācieties no saviem mazbērniem, jo viņi šodien ir gudri, ļoti gudri. Kad paskatās, kā zīdainīts rauc pieru, tad, kad pieaugušie runā dumības, jo viņš saprot stipri vairāk, viņš tik vēl neprot pateikt, bet acis runā, jo acis ir dvēseles spogulis. Mācieties iepazīt sevi, mācieties pilnveidot sevi. Tas ir ļoti svarīgi. Nekas ļauns ar jums nenotiks, neuztraucieties. Ja jūs mācīsieties, viss ar jums būs kārtībā. Ja jūs mācīsieties, jums viss veiksies. Tikai esiet saprotošāki, piedodošāki, laipnāki. Uz redzēšanos.